Vakar. Es te domāju, ko es varētu tādu iedvesmojošu pateikt un saprotu, ka nekā baigi iedvesmojoši šobrīd. Nu tāda nav, kas sprauktos pa visām porām laukā. Šobrīd ir vairāk tāda sajūta, ka gribās piekāst elektrības cenas un visur sadegt pēc iespējas spilgtākas gaismas, jo šī tumsa ir gremdējoša tāda grūta. Un kamēr mēs te pulcējamies, tikmēr pirms mēs sākam runāt par tādu smagu tēmu kā vainas sajūta, pastāstīšu to, kas man šobrīd nāk, to, ka šobrīd nav ļoti iedvesmojošs laiks, nav ļoti viegls laiks, kalīgi nav un negribās. Nebija tāda sajūta uzvilkt kaut ko tādu gaisīgu, liderīgu un tā tagad smaidīt un tēlot tādu iedvesmojošu feju. Jā, nu lūk, tā kā visas tās, kuras raksta par to, kā šobrīd iet, ka ir grūti, jā, tā ir šobrīd daudziem ir lietas, kuras kaut kā liek pievērsties kaut kādām tādām. Man šeit rudens ir tāds, ražas laiks reāli, un to, ko tu esi iestādījis, tas nāk, to tu šobrīd novāc reāli. Pēc visa tā, kas notiek, man tā šobrīd izskatās, plus vēl viens karš, vēl viena cīņa, kur cilvēki, kā man viena meitene rakstīja, ka šis laikam ir intelektuālāks pasākums. Intelektuāliem Twitterim piestāv runāt par Izraēlu un Instagramā par to klusē. Bet tur jau nav ko runāt. Tādā ziņā, ka cilvēki spriež par to, ko vispār viņiem nav nekādas saprates, tāpēc, ka tikai tad, kad tu esi tajā iekšā, tu par to vari runāt no malas. Tas viss ir tāds, bet labi, par kaut ko iedvesmojošāku. Man ir izdevies izlabot sev deguna starpsienu šķībo. Tas ir laikam mans lielākais pēdējā laika panākums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mana starpsiena bija šāds izliekums bija. Normāli viņai vajadzētu būt šādai, man bija šāda. Un ilgu laiku, daudzus gadus, es mocījos ar hroniskajām iesnām. Un pēdējā gadā, kad bija tur ļoti daudz, man bija vairākas implantu operācijas, tur viss kaut kas, un milzīgs tur stress, visu remontu, pāraukšanās, bla, 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 un haimarīts milzīgs vispār viss kaut kas. Un respektīvi, katru reizi, kā man bija tikko kaut kādas iesnestā, vai vispār tikko, respektīvi rudens un uzreiz problēmas ar degunu. Un, respektīvi, tad, kad es to starpsieniņu izlaboju, tas bija tāds, kad es vispār biju aizmirsis, kā tas ir elpot ar divām nāsīm, kad nav tā, ka tu pamosties vienmēr un no rīta ir tūska tajā vienā, un tev tur viņa ir jāmasē, jādrenē, lai viņa atnāk vaļā. Lūk, tā kā es varēšu ar šo arī palīdzēt jums. Degunas starpsiena. Šķība ir viens no iemesliem, ir Atlanta trauma bērnībā. Lūk, tā kā tas man ir tāds, tas notiek diezgan ātri, es to nevienam citam vēl neesmu darījusi, tas ir nesāpīgi
Un, jā, nu, man tas liekas tāds, wow, ka kaut ko tādu var 44 gadus gandrīz vai mocīties un pēc tam kaut ko tādu izlabot. Lūk, tā, ka tā ir mana iedvesma. Es vairākas paņēmienas taisīju, kamēr beidzot sapratu, kā to izdarīt, un tas notiek reāli ar vibrāciju. Viss ļoti, ļoti interesanti. Vienkārši ar skaņas vibrāciju izlabojās. Ok. Kaut kā tā man liekas tāda nevisai sakarīga runa un kaut kā viss tādā, bet nu piedodiet. Tātad par vainas sajūtu. Paldies, kas rakstīja par tiem saviem piemēriem, kā jūs jūtat to vainas sajūtu. Un tas, bija divas lietas, ko es sapratu, ļoti daudz vainas sajūtas bija tieši mamām ar bērniem. Es ceru, ka jūs man labi dzirdat, ja gadījumā kaut kāds ir fona troksnis, lūdzu uzrakstiet, es mēģināšu te kaut ko izslēgt. Un otrs, ka tās vainas sajūtas bija ļoti dažādas. Un tas, kas ir par vainas sajūtu, jāsaprot, ka tad, kad cilvēks pasaka vainas sajūtu, ar to neko nevar darīt. Jo, es jūtu vainu, nekādi loģiskie spriedumi uz mani neiedarbojas, jo, respektīvi, es jūtu vainu par to, ka es kaut ko it kā esmu izdarījusi. Es visu saprotu, pat ja ir pagājis ļoti ilgs laiks, es joprojām par to jūtu vainu. Un tad neko ar to nevar darīt. Un tad es padalīšos ar kaut kādiem piemēriem no prakses. Un, protams, tie piemēri ir tikai tāpēc, lai jūs varētu vieglāk saprast, un beigās mēs paskatīšos, kā mēs te plūdīsim. Es jums iedošu dažus instrumentus, kurus jūs varēsiet uzreiz izmēģināt un pamēģināt, kā tas jums strādā jūsu ķermenī. Lūk, un tas, ko es rakstīju vakar, tad, kad tu aizver acis un atceries to notikumu vai to cilvēku un pajūti, parasti cilvēki ļoti labi var sajust, kur tad ķermenī atsaucās šī sajūta. Un ļoti daudzi rakstīja šeit par saules pīnumu, citiem spieda krūtis, tēžņaudzā kaklu, bija arī kaut kas galvā, bet pārsvarā tas bija šis te centra rajons. Un tas, kas patiesībā zem tās vainas sajūtas dzīvo apakšā, ir ļoti dažādas emocijas un ļoti dažādas jūtas, kas ir atkarīgas no konkrētā cilvēka. Un tad, kad pie manis nāk kāds cilvēks strādāt, nestrādāt, bet pamēģināt izrakties un saprast, kas ir tas, kas ar mani notiek. Parasti tas ir kaut kādā kombinācijā jau ar kaut kādu saslimšanu vai kaiti vai sajūtu sāpīgu, kaut kādu problēmu ķermenī, tad tas, ko mēs skatāmies, vispirms ir šī pati situācija, ko cilvēks, kas viņam ir, par ko viņam ir šī vainas sajūta. Es lieku tā kā pēdiņās, jo vainas sajūta ir kaut kas, ko sabiedrība ir izdomājusi un kam nav, ko cilvēks vispār pat neizprot, kas tas tāds ir, kā to, kas tas ir, no kā viņš rodās, respektīvi, ko nozīmē, kad es jūtu vainu. Un tad mēs ejam cauri šai situācijai un ar konkrētiem jautājumiem aizrokamies līdz tai saknei, kas pēc tam izrādās un caur to, kāpēc cilvēks saka, es jau to visu zinu, es par to 100 reizes esmu domājusi, runājusi, tāpēc, ka domāšana un runāšana šādos gadījumos nestrādā, ja nav mērķtiecīgs algoritms, kā mēs izejam. Tas ir, kā mēs izejam no tā, ka tu saki, ka tā ir vainas sajūta līdz tam, ko tu patiesībā jūti tajā brīdī. Un ar jautājumiem cilvēks raksta, tad viņš pasaka, es jūtu to un to. Ok, mēs tad ejam tālāk, uzdod jautājumu, cilvēks atbild. Un tad mēs ejam tālāk, kamēr aizejam līdz kaut kādam gala rezultātam, kur cilvēkam ir skaidrs, kas tad ir tā viņa vainas sajūta, un tad mēs ar viņu varam strādāt.
Tāpēc vispirms ir jādefinē, tad mēs varam, kas ir tas īstais iemesls patiesībā, ja, kas ir tas, kas tev ir novedis līdz tai sajūtai, ka tev šķiet, ka tu jūti vainu, un tad mēs nonākam līdz tai emocijai vai līdz tai jūtai. Parasti jau cilvēki nenāk, ja es jūtos labi, loģiski, priekš, ka man iet pie Kristīnas un par kaut ko runāt, bet tad, ja es kaut ko jūtu, man ir kaut kādas emocionālās, fiziskās grūtības, kaut kādas grūtības sadzīvē ar manām emocijām, ar manu, kurš to definē, ar manu prātu, ar manu garastāvokli, tad mēs varam salikt jau klāt šīs te fiziskās lietas ar tām emocionālajām un atrast to savienojumu vietu. Piemēram, cilvēks atnāk ar stāstu par to, ka viņš jūt milzīgu vainas sajūtu par to, es strādāju tikai ar sievietēm, sievieti, un milzīgi vainas sajūta par to, ka viņa ir pametusi ļoti foršu vīrieti, foršu cilvēku, foršu partneri, kuru viņa ir mīlējusi. Un plus tur notiek vēl visādas fona lietas ar veselības lietām, pēc kurām tad jau var skatīties. Tad tur konkrētas veselības lietas, ar kurām mēs savākam kopā. Mēs sākam runāt, es sāku uzdot jautājumus, cilvēks sāk atbildēt, rakstīt, un mēs aizrokamies līdz tam, kamēr viņa pati sev var atbildēt, ka tā vainas sajūta, ko viņa sev ir definējusi, par to ir patiesībā milzīgs aizvainojums. Kā var nonākt it kā no vainas sajūtas līdz aizvainojumam. Bet aizvainojums jau ir konkrēta lieta, jo tas ir kaut kas definējams, saprotams un izskaidrojams. Tātad viņai šis puisis sākumā patika, sajūtas, teiksim tā, kaut kādā brīdī kaut kas izmainījās, tur nav svarīgi, nedefinēsim, tas ir tikai piemērs, lai jūs saprotat. Bet beigās ir aizvainojums par to, ka tajā brīdī, kad viņa jau šīs, šī draudzība beidzās, pareizāk sakot, draudzība vēl paliek, bet beidzās, šīs attiecības, tad ir sajūta, ka viņa vēlās ar viņu atsākt atpakaļ, bet viņš ir sapratis, ka vairāk tā kā nē. Un tur ir aizvainojums milzīgs uz šo cilvēku un aizvainojums pašai uz sevi. Un tad, kad šeit pieskarās, tad šausmīgi sāp. Viena no aizvainojuma zonām, pēc kā var to sajust, ir šeit aptuveni 4. ribas rajonā, dekoltē, kad es šitā te sev padarītu ilgāku laiku un uzspiestu, pamasētu, un tā sajūta ir tāda, noņem roku, novāc. Pat ne tas, citiem ir uzreiz momentā jūtīgs, citiem vienkārši, nejūtu, bet es tā kā turu un liekas tā kā žņaudz, ņem nost, ja? Bet nav tur jāspiež ne ar kādu spēku. Lūk, un tad mēs to aizvainojumu varam jau strādāt. Piemēram, cita situācija, kur cilvēks arī saka, viņš jūt milzīgu vainas sajūtu par saviem bērniem. Beigās mēs nonākam līdz kaut kādam vispār kaunam. Kauns vispār ir kaut kas tāds, kas tas tāds ir. Ko es varu darīt ar kaunu? Kas ir kauns, no kā kauns? Un beigās vispār viss ir ļoti, pati situācija nav nekāda traumējoša, vienkārši cilvēks jūt milzīgu stresu, par to, kā apkārtējie cilvēki viņu novērtēs, par to, ka viņš ir rīkojies, kaut kā ne sabiedrības acīs, pareizi, ja, par to, kā viņi audzina savus bērnus. Un tad mēs atkal ar to varam strādāt ar stresu, mēs varam strādāt ar trauksmi, mēs varam strādāt. Vai, piemēram, bailēm, ka es tā rīkojos un sabiedrība mani, var mani nesaprast, var mani nepieņemt. Un bailes jau ir, jūta, viņas ir instinktu līmenī. Tas ir tā, kad, ja mana cilts tā kā nepieņem, ja es,
tas iekšējā tā sajūta ir tāda, ja mana cilts nepieņem, es varu palikt viens, mani var izstumt un es varu neizdzīvot. Un tas jau ir, tas ir ielikts jau bailes, jau ir tā kā mana attiecīgā daļa smadzenēs, kas par to atbild un to kontrolēt ir ļoti, tas ir tā kā mīlestība, es varu teikt, beidz, viņš tur ir galīgi garām, vispār tu vari atrast labāku, bet ja es jūtu šo te mīlestību, tad es viņu vienkārši jūtu, un man tajā brīdī neviens neko nevar pateikt. Un tieši tāpat arī ar bailēm nevar pateikt, beidz baidīties, tas ir stulbi. Ja? Tur ir citi veidi, kā to var strādāt, bet tad, ja es beidzot saprotu, ka īstenībā man ir nevis vainas sajūta, bet bailes, kā tas viss, manā apkārtējā sabiedrībā tiks novērtēts, tad jau es varu ar to darboties. Tā. Ko es vēl gribēju par šo pateikt? Jūs tikai visi tur mainaties, pievienojaties, neviens neko nesaka, visiem viss ir skaidrs. Un ļoti bieži šī vainas sajūta, ejot tā kā šķetinot šo situāciju cauri, izrādās vienkārši aizvainojums uz sevi. Ļoti interesanti man bija uzzināt, saprast un pamanīt, ka visbiežāk cilvēks, uz ko mēs dusmojamies un aizvainojamies, ir es pats. Esmu es pati. Un piemēram, es uz kādu sadusmojos, un pēc tam mana iekšējā kaut kāda cemme miela ir par to, ka es neesmu tikusi ar šo situāciju galā un esmu sadusmojusies uz kaut kādu situāciju, kaut kādu cilvēku, un tad es sacepos par sevi. Un tad, kad tas ir ilgstoši, piemēram, ir ilgstoši kaut kāda situācija ar partneri, ar bērnu, ko es nevaru atrisināt, un es viņai eju cauri, visu laiku atkārtojās, un tad jau tas nosēžās tā kā aizvainojums. Un tad, kad viens ir, kad mēs varam darboties ar vizualizācijām, ko mēs sarunas beigās pamēģināsim, un mēs varam šo situāciju nolīdzināt vai šīs attiecības ar cilvēku, bet mēs, ja cilvēks nesaprot šī aizvainojuma un dusmu būtību, tad tas ir tā kā līdz nākamajam brīdim. Sanāk tā, mēs tur tā kā ding, visu smuki sadaram, cilvēks dodās mājās, situācija atkārtojās un atkal ir tas pats. Ir atkal kāds vainīgais, atkal kaut kādi apstākļi un viss aiziet pa to pašu ķēdīti. Tāpēc, ja tā ir kaut kāda sarežģītāka situācija, nevis vienkārši tur ikdienas nesaprašanās vai noskaišanās vai izbesījiens, ja, tad ir jārunā par to, nevis saprast, kāpēc es dusmojos, bet kāds ir iemesls otram cilvēkam, kāds ir viņa attaisnojums, kāpēc viņš tā rīkojās. Jo tad, kad mēs dusmojamies, lai cik mēs arī advancētas nebūtu, ir ļoti ir tā koncentrēšanās uz sevi. Bet tā kā mēs zinām, ka, piemēram, tad, kad uz mums kāds sadusmojās, mēs taču saprotam, ka, mēs nedaram šo situāciju, tā kā speciāli kaut kādu, nemēģinam padarīt otram kaut ko nodarīt ļaunu. Mums ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs tā rīkojamies. Lūk, un tajā brīdī, kad mēs sākam dusmoties vai dusmojamies par kaut ko, ir ļoti vērtīgi paskatīties, kāds ir attaisnojošais iemesls šim otram cilvēkam. Un nevis tā, kad mēs attaisnojam, lai viņš tik turpina darīt, īpaši, ja gadījumā ir tā, ka cilvēks, vienkārši nenoliek kaut kādu mantu vietā, bet, piemēram, reāli nāk un dara pāri man vai kādam citam, tad tajā situācijā es atrisinu to, lai šis cilvēks nepārkāp manas vai cita cilvēka tā kā robežas,
Bet es nesāku sašust un kā viņš tā var, kā viņš tā drīkstēja rīkoties, ja? Tāpēc, ka vienīgais cilvēks, kam šīs dusmas kaitē, esmu es. Un vai nu, ja konkrēti cilvēks dara kaut kā, nodara pāri kādam citam, tad šis viņa attaisnošais iemesls ir viņa afekta stāvoklis, kur viņš nespēja sevi kontrolēt. To situāciju novēršu, bet es nedusmojos uz viņu, jo es saprotu, tas ir tā kā dusmoties uz mazu bērnu, piemēram, kurš nevar staigāt, ja? Kāpēc viņš nevar nostājot? Tāpēc, ka viņš nevar vēl, tāpēc, ka viņam nav šīs spējas. Es ceru, ka es tā kā skaidri izsakos par šo lietu, jo ir ļoti grūti runāt, tā kā vispārīgi, nerunājot par kaut kādu konkrētu gadījumu, un konkrētu gadījumu nevaru tā iztirzāt ļoti plaši, jo tā ir cita cilvēka dzīve. Tā, te bija jautājums, vai liekais svars ir aizsarga barjera? Nezinu, es tādā veidā uz to neskatos. No vienas puses jā, no visa tā, kas ir lasīts, dzirdēts, tā kā no vienas puses jā, bet tur, man liekas, tas ir tā bišķi kompleksāk. Parasti ir kaut kādi apakšā arī fiziskie iemesli, kāpēc, kas notiek ķermenī. Hormonālie kaut kādi procesi, varbūt patiešām pilnīgi, visu iespējamo, kas varbūt tiešām pilnīgi vispār nepareiza ēšana. Piemēram, ja man ir sieviete, esmu runājis ar sievieti, kurā reāli viņa ēd naktīs. Vienkārši naktī viņai ir tik milzīgs stress, un tas ir diezgan loģiski, ka viņas liekās vara iemesls ir tas, ka viņa ēd naktī, ja, un ļoti daudz. Bet ne jau ēdienā ir problēma. Problēma ir tajā, ka viņi izjūt milzīgu stresu, un tas ir vienīgais veids, kuru viņi ir iemācījusies, kā nomierināties. Un kā aiziet gulēt, kā atslābināties. Tāpēc tur ir ļoti dažādas lietas. Varbūt tiešām ir cilvēkam viss ok, un tad kaut kādā brīdī viņam sāk augt šis liekais svars. Bet, parasti jau ir klāt šī emocionālā puse, un kas tad vispār ir aizsarga barjera? Aizsarga barjera no kā? Aizsarga barjera no sevis, aizsarga barjera no pasaules, no kā ir ir vajadzīga šī aizsardzība, kas ko no kā aizsargā. No vienas puses jā, bet no otras puses, kas tad vienmēr, kad cilvēks kaut ko saka, esmu iemācījusies sev uzdot, un arī citiem mācos uzdot jautājumus, kas tas ir tas, ko tu tagad man stāsti. Ja? Kāds ir tas rezultāts, kas tas ir, ko tu jūti, un kāds ir tas rezultāts, ko tu vēlēsi sajust. Lūk. Tā, ka vainas sajūtā es nevaru iedot kaut kādu vienu konkrētu definīciju. Tas, ko es varu pateikt, ka vajag kladīti, vajag pildspalvu, vajag uzrakstīt, kas tas tāds ir, un tad sākt uzdot jautājumus. Un tie jautājumi, tas ir atkarīgs no situācijas. Kas tas ir konkrēti, kas tevi tajā satrauc? Ko tu jūti? Kur ķermenī tu jūti? Jo ir visādas metodas arī, kā ar to var strādāt. Bet vienkārši pateikt, es jūtu vainas sajūtu par to, ka es maz laika veltu bērniem viss, un ko es ar to varu darīt. Bet ko tu tālāk vari, kāpēc tev ir šī vainas sajūta? Man ir vainas sajūta, un es turpinu veltīt maz laika bērniem. Es turpinu šo vainas sajūtu, just un neko nedarīt. Viņa ir tā kā mans attaisnojums. Tas nav nekāds uzbrauciens. Tas ir tad, kad mēs reāli ejam dziļumā un, es jau tāpat viņam esmu maz laika veltījis, viss jau tāpat ir sačakarēts, es vairs, kāda jēga, apmēram, ja? Jo vainas sajūta vienmēr no kaut kā attur, tā kā savā ziņā, pasargās, tas ir kaut kāds izdevīgums viņu turpināt turēt pie sevis. Jā, vai tur,
vainas sajūta par jebko, ko es esmu kādreiz darījusi, kas man palīdz turpināt šo vainu Man ir vainas sajūta, ka es nezinu, esmu kopā ar cilvēku, kurš man dara pāri, kurš dara pāri maniem bērniem. Okay, un es turpinu būt kopā ar šo cilvēku, kurš dara pāri maniem bērniem, turpinu just vainas sajūtu, kas tas tāds ir. Un šī situācija turpinās, bet es jūtu, tas ir tā kā, lai es neko nemainītu, es turpinu just šo te vainas sajūtu. Kaut kā tā. Vienmēr sakot, man ļoti patīk tās sarunas, ko mēs risinam, viņas palīdz arī man, palīdz arī jums, kā es redzu un dzirdu, un esmu ļoti priecīga par to, ka laikam jau pirmais par sevi, ka es varu izmantot savā dzīvē visu to, ko es šobrīd daru. Un tāpat nav viegli. Tāpat tās ir sprādzieni, tāpat ir kaut kādas emocijas rosās, bet tas, ko es gribēju teikt, vēl viena svarīga lieta par šo vainas sajūtu. Visi cilvēki, viens no veidiem, kā es strādāju cilvēku, kad viņš pie manis atnāk, ir arī saprotot viņa psihotipu. Un tā kā es jau zinu, kāda psihotipi nāk pēc palīdzības un kāda nenāk, tad man ir diezgan viegli to ļoti var just. Un līdz ar to, ja pie manis atnāk psihotips cilvēks mūza, par ko es ļoti vēlos arī uztaisīt lekciju, vienkārši šobrīd ir tāda situācija, kad katra mana minūte šobrīd ir pienākums, man tas reāli ir apgrūtinājums, jo es esmu cilvēks mūza pēc psihotipa, un man nepatīk pienākumi, man nepatīk apgrūtinājumi, man nepatīk atbildīgi lēmumi, man viņi traucē, es nevaru ne iedvesmoties, ne sniegt iedvesmu, tad, kad viss ir pienākums. Bet šobrīd ir tāda situācija, tā kā es esmu pieaudzis un arī mazliet nobriedis cilvēks, tad es spēju ar šo situāciju kaut kā sadzīvot. Bet tas nenozīmē, ka es pārstāšu laiku veltīt sev. Bet visi cilvēki mūzas jūt vainas sajūtu. Un tāpēc tad, kad cilvēks saprot to savu programmatūru, savu uzbūvi, tā kā, nezinu, ir datoram sava programmatūra, katram tur telefonam ir sava programmatūra, tāpat arī cilvēkam. Jūs visi ir dzirdējuši par cilvēka dizainu. Bet cilvēka dizains ir ļoti sarežģīta lieta, kas ir jāmācās vai ir jāiet pie speciālista, un tev iedod tādu konkrētu, ļoti personalizētu algoritmu, kas ir ļoti forši. Bet tad, kad mēs... Bet tur ir, respektīvi, tur ir jāskata, tur nav, mēs nevaram to tā kā paveikt tādā brīvā formātā, tas ir tā ļoti, ļoti tā strukturēti. Bet tad, kad mēs saliekam šo cilvēka programmatūru no psihotipa, temperamenta, introverts, ekstraverts, pieliekam klāt horoskopu, tur izveidojas tāds, ka tu vari tev ir tās robežas, kur tu vari plūst, un tev ir skaidrs, ka, piemēram, ja tu esi tāds, tad tas, ko tu jūti, tā vainas sajūta ir no rietumu sabiedrības ieprogrammēta. Respektīvi, lai tu varētu šajā rietumu sabiedrībā vispār izdzīvot, tad tev tiek ieprogrammēta šī vainas sajūta, lai tu vari turpināt dzīvot ar to. Respektīvi, tu, piemēram, gribētu dzīvot tā, bet rietumu kapitalistiskā sabiedrība saka, nē, ir jādzīvot tā, ir jābūt mērķim, ir jāplāno, ir jāstrādā daudz, nedrīkst izrādīties, ir jābūt jaudīgam, ir jāapmeklē dažādi kursi, ir jābūt mērķtiecīgam, ir jāapmeklē visādi, respektīvi tur rich dad, poor dad un visas bagātības schēmas, kā kļūt par miljonāru, bet tu neesi vispār tajā. Tā kā tu neesi vispār tam paredzēts, bet tev saka, davai, šitā ir pareizi. Un tad cilvēks ieliek sev, ok, es tā nevaru, bet es davai jutīšu vainas sajūtu, vismaz man ir kaut kāds attaisnojums, ja? Tā kā es to nedaru,
un nevis es pasaku, es vispār neesmu tāds, tas vispār neatiec uz mani. Nu, piemēram, mēs aizbraucam uz kaut kur uz Āziju, tur atkal ir vispār cits psihotips dominē, tur vispār ne citas vērtības, tur nav nekāda šitie te, nu, tā kā kļūt par miljonāru, ja? Un visas šitās schēmas. Un tur mūza aizbrauc un liekas, wow, yes, tā ir īstā dzīve. Nu, lūk, bet tā vietā, lai es pateiktu, ka nē, tas nav par mani un brīvi dzīvotu savā cilvēku dizainā, man ir jāpielāgojas, man ir jābūt tā kā visiem, es tur nedrīkstu, jā, man ir jābūt jaudīgam, kā vispār mūza var izdzīvot jaudīgu cilvēku pasaulē. Šitā vispār ļoti laba tēma, es gribu par viņu uzrakstīt, jā, kā nenosprāgt jaudīgu cilvēku pasaulē. Es neesmu jaudīga, reāli varu atzīties, vispār neuzskatu sev par jaudīgu cilvēku. Un nemaz par to nekautrējos. Nu, lūk, un tad cilvēks, nu, labi, es to nedarīšu, bet visiem pateikšu, nu, ka man ir vainas sajūta, ja? Nu, apmēram kaut kā tā skaidroju. Labi, tad es jums, ja jums šobrīd nav nekādi jautājumi, komentāri, piebildes vai iebildumi, tad es jums iedošu dažus instrumentus, paskatīsimies, cik man sanāks laiciņš. Super. Tad pamēji gaida šo ierakstu. Jā, būs. Tas, kas šobrīd var, tās pamēģina uzreiz. Tur neko nevajadzēs darīt, tikai aiztaisīt acis, ērti apsēsties vai apgulties. Un uzlikt sev kaut kādu mūziku. Es sapratu, man tas skan kaut kāda mūzika fonā. Uzlikt sev kaut kādu mūziku, tādu mierīgu, lai jums būtu patīkamāka, nu, tā kā atmosfēra. Es vienkārši nevaru likt mūziku fonā, es vienreiz tā esmu darījusi, un Instagrams nobloķēja man to ierakstu, jo viņš, nu, autortiesības tur nebija. Viņš bija vispār tik klusi, ka vispār nevarēja saprast, bet viņš dzird, ka kaut kāda mūzika ir, uzrakstīts nav kas tā pa mūziku un viss. Un es atceros vēl vienu foršu lietu no skaistumkopšanas, ko jūs varētu atkārtot. Es izmazgāju matus ar alu. Varbūt kāda ir šo dzirdējusi, bet es jums iesaku, tas ir super. Es zinu, ka ir visādas maskas, ko var taisīt. Es izdarīju pa vienkāršo. Es izmazgāju matus drusciņu ar šampūnu ziepēm un uzsildīju alu, bet alam jābūt tā kā bez gāzēm, jā, jo viņš tad sausina savādāk. Mazliet pasildīju, lai man ir tāda pudelīte, ar ko es skaloju ar etiķu ūdeni parasti. Un vienkārši ielēju, sabužināju. Esmu 2 reizes to darījusi. Tagad šitajā gaismā tā baigi nevar redzēt dienas laikā, kas notiek ļoti tādi, viņi paliek tādi, nu tādi forši, pirmkārt glūdi. Es vienkārši nefēnoju, ja viņus izfēnot, viņi vispār paliek, viņi paliek glūdi, spīdīgi, mirdzoši, un viņiem tāda nu, forša tā struktūra, krītošāki. Un, ko es vēl pamanīju, manējiem matiem tāds karamelītes tonis parādījies te priekšā, ļoti, ļoti man patīk. Tur ir, es ņēmu nefiltrēto kaut kādu zakciju, nu, tāpēc, ka man likās foršāk nekā pasterizētais, filtrētais. Viņam ir tie apiņi, kas ir ļoti labi tur matiem, tur augšanai, visu kaut kā vienmēr sekot, kam interesē palasiet. Bet tiešām, jā, jo es sapratu, ka bišķi grib pievērsties matiņiem, viņi ir pavasaru bijuši tā mazliet novārtā, un tad viņus gribās mazliet palutināt. Labi, tagad mēs izdarīsim tādu lietu. Es jums piedāvāšu vienu vizualizāciju, kas strādā momentā, un katrai vizualizācijai ir piesaistīta, nu, respektīvi, katrai emocijai ir piesaistītas vairākas vizualizācijas atkarībā, kur mēs tur ķermenī jūtam sāpes vai cits jūt šo te emociju. Un ir viena tāda vizualizācija, kura mani reāli trigerē, viņa ir vissvarīgākā manā skatījumā,
Bet viņa mani joprojām kaut kā triggerēs, viņu līdz galam nevaru tā kā pilnībā pat sevī pieņemt, bet es ļoti, ļoti daudzām sievietēm viņu dodu, un viņa konkrēti pēc tās metodas, ko strādāju es, viņa strādā pie visām emocijām. Pie vienām viņa ir aktuālāka, pie citām mazāk aktuāla, bet šeit konkrēti visvairāk viņa strādā uz bailēm. Tāpēc, kad, kā jau es teicu, bailes ir instinktu līmenī par to, ka mani var nepieņemt. Un ja mani nepieņem, tā tad mani atgrūž, tā tad es varu palikt viena, tā tad es varu neizdzīvot. Nu, tas ir jau tā kā, kam patīk runāt par reptīļu smadzenēm, jā, tas ir tā kā no tiem laikiem, kad mēs tur dzīvojām malā, jā, ja es izbāzu galvu ārā, bija pārāk zinkārīgs, man pirmo varēja tur nokost, jā. Un līdz ar to šī sajūta mums ir palikusi iekšā, tātad mēs savas bailes jūtam kā kaut ko tādu, kas mums, kas ir savienojums tā kā ar neizdzīvošanu, ar nāve, ja? Jo bailes ir kaut kas, kas mūs sažņauts pilnīgi. Un tāpēc mēs pamēģināsim šo vizualizāciju. Ja tu jūti, teiksim, savilkumu starp lāpstiņām, var pataustīt, ja, vai kā kurš var tur pataustīt, sabakstīt, pajust. Ja tu jūti šo savilkumu tur, ja, tad vari salīdzināt pirms un pēc, kāda ir šī sajūta, ka tu esi izdarījis šo vizualizāciju. Un tad, ja mums paliks laiks, tad es gribētu izdarīt vēl vienu kopā ar jums, iedot jums tādu baigu foršo instrumentu, ko es dodu visiem, kas pie manis nāk, jo tas palīdz nebaidīties un nesatraukties par saviem tuviniekiem. Un, ja kādreiz, teiksim, varbūt, respektīvi šobrīd ir tāds laiks, kad mēs, diemžēl, dzīvojam bailēs, jo mēs esam, nezinu, vai kādam ir izdevīgi publicēt visu laiku informāciju un turēt cilvēkus satraukumā un bailēs. Un visi, kam nākt, visiem šī zona ir, ne tikai šī zona, respektīvi šīs bailes padziedot šo konkrēto skaņu, kas atbild skriemeļiem, kur dzīvo bailes, visiem nonāk tāds atslābumiņš. Tāpēc, jā, tad iesim pretī bailēm un nomierināsim viņas. Tas, ko jums vajag darīt, es jau teicu, apsēsties vai apgulties un aizvērt acis, un ja ir vēlme, tad uzlikt arī foršu mūziku. Un skaidrojums šai vizualizācijai ir tāds, ka tad, kad mēs parasti ir divu veidu situācijas bērnībā. Vai nu mūsu tuvinieki, vecāki ir par mums ļoti uztraukušies, un tad kaut kādā veidā mēģina mūs visu mūžu turēt rūpi par mums, visu laiku tā kā. Un tad, kad mēs izaugam, mums tas sāk besīt, un mēs sākam tā kā turēties tai situācijai pretī, respektīvi mamma zina labāk, ja? Mēs turamies tai situācijai pretī, un mēs savukārt visu laiku nokļūstam maza bērnu pozīcijā un mēģinam pierādīt, ka ar mums viss kārtībā, lietas mums mierā, es ar visu tiek galā, tā kā ar mani viss ir kārtībā. Un tad ir otra galējība, kur vecāki ļoti maz ir rūpējušies, maz likušies ziņas vai maz kaut kā piedalījušies savu bērna, neaudzināšanā, bet tādā, maz veltījuši uzmanību, varbūt tā var teikt. Un arī tas tajā gadījumā, piemēram, ja bērns jūtās nevisai mīlēts, tad pēc tam, kad viņš izaug, viņš ar visiem līdzekļiem mēģina šiem, principā pasaulē, bet īstenībā saviem vecākiem arī pasaulē pierādīt, ka viņu viss ir kārtībā. Un parasti ir tā, ka tur viss ir savilkts, es turu visu savu smagumu, un ar mani visi labi, man nekas nesāp.
Ir cilvēki, kas jūt, ir cilvēki, kuriem viss ir pārakmeņojies, viņi neko nejūt, bet viņi turpina rādīt, man nekas nekaiš. Un vienīgais, kas no tā cieši, ir šis pats cilvēks. Tāpēc man tas šķiet forši, ka mēs varam noņemt no to ciešanu sajūtu un atzīt pirmkārt. Es atzīstu, ar mani šobrīd nav viss kārtībā. Ne konkrēti ar mani, vienkārši šobrīd ir situācija man apkārt tāda, kad ir kaut kādas sarežģījumi manā ģimenē un ir remonts un ir... Es esmu ārkārtīgi laimīga, kad es varu aizbraukt uz darbu. Tas man ir tāds, saldais ēdiens. Lūk, tāpēc ir forši pārtraukt sev un pasaulē melot, ka ar mani viss ir kārtībā, ir forši iemācīties lūgt palīdzību, tas ir ļoti svētīgi un tas ir ļoti veselīgi. Tā kā pateikt, jā, man vajag palīdzību. Labi, taisam acis ciet. Es te fantazējuši, es parasti to pielāgoju katram cilvēkam, bet šobrīd jūs esat daudzi, un es vienkārši mēģināšu kaut ko tādu vispārīgāku pielāgoties. Aizver aciņas un iztēlojies kādu aptuveni 5 gadus vecu meitenīti, tādu maziņu foršu čiepiņu, bet iztēlojies meiteni, kuru tu nepazīsti, kas nav kaut kāda tava draudzenes meitiņa, kādu, kuru tu esi kaut kur kādā reklāmā redzējis, kādā varbūt no kādas filmas, tā, ka tu paskaties un tev ir tādas uzreiz foršas un pozitīvas emocijas. Un atceries, ka vizualizācija nav meditācija, tas ir instruments, kas palīdz mainīt smadzenēm tēlu no tā, ka es esmu super atbildīga, veiksmīga, jaudīga un vēl tur kaut kādu uz to, ka es esmu tāda, kāda es esmu, es drīkstu būt vāja, es drīkstu būt tāda, kāda es šobrīd esmu. Un ļauj tam būt tā kā spēlei, jo vairāk tu iedziļināsies un ļausi sev paspēlēties, jo veiksmīgāk tas notiks. Apskati šo mazo draisko meitenīti, paskaties, kāda ir viņas mati. Katrai tas būs kaut kas pavisam cits. Kā viņa ir saģērbusies, vai viņai kājās ir kurpes, varbūt viņai ir basām kājiņām. Apskati, jo tu labāk viņu iztēlosies, jo vieglāk tev būs kopā ar viņu doties piedzīvojumā. Un pavēro šo mazulīti. Maziem bērniem ir tāda spēja sajusties, izskatīties priecīgiem, būt priecīgiem par to vien, ka viņi ir šajā pasaulē. Viņš vienkārši bauda savu esību pasaulē, par to, ka varbūt ir foršs laiks, ka kāds ar viņu ir kopā, par to, ka viņai varbūt ir jauna kleita, kas viņai ļoti patīk, par jebko. Un šī mazā meitenīte smaida un gaida, ka tu viņai pasmaidīsi pretī. Un sajūti sevī šo te vēlmi, ka tu vari šo vēlmi pasmaidīt viņai. Es jau teicu, tur vizualizācijas laikā, kāpēc es vēl runāju, tāpēc, ka tā nav nekāda meditācija. Tur drīkst visu kaut ko mainīt, tur drīkst runāties pa vidu, bet šeit ir svarīgs šis spēles elements, lai tu ieej pēc iespējas vairāk. Un ja tev nāk raudiens, tu drīkst raudāt. Ja tev ir grūti pasmaidīt, tu pamēģini iztēloties kaut ko, kas savādāk, paskatīties, paspēlēties, kā tu vari izdarīt tā, lai tu vari šai mazajai čiepiņai pasmaidīt. Lai tu vari sajust tādu siltumiņu sirdī par to, ka tu esi kopā ar šo mazo meitenīti, par to, cik viņa ir priecīga. Un vērojot šo mazo nebēdni, tu kaut kādā mirklī sajūti, saproti to, ka viņa kādu dienu, kad viņa izaugs, viņa būs mamma.
Viņa pildīs mammas lomu. Mammas loma ir atbalstīt, iedrošināt, mīlēt. Varbūt, ka viņa ir tava mamma, kad viņa bija maziņa. Varbūt kāda sveša mamma. Un dot tai mazai meitenei roku, sadodaties rokās un kopā dodaties piedzīvojumā. Un tas piedzīvojums ir tāds, kādu tu vēlies viņu. Es nosaukšu kaut kādus piemērus, lai tev ir vieglāk iztēloties. Jūs varat doties kopā vienkārši pastaigā, jo tas būs kaut kas tāds jautrāks, nebēdīgāks, draiskulīgāks, jo vienkāršāk tas būs tev. Tāpēc iztēlojies savu piedzīvojumu. Varbūt jūs dodaties kopā peldēties, tur draiskoties pa ūdeni. Varbūt jūs vienkārši gribat paskraidīt pa pļāvu, uz mēža varbūt jūs gribat doties, varbūt jūs gribat lidot lidmašīnā vai helikopterī, varbūt jūs ētais saldējumu. Bet nevis tā kā pieaugušais, bet tā kā bērns ar pieaugušo, kurš kopā grib ar viņu spēlēties. Un piespēlē viņai, ja viņa vēlās ar tevi spēlēt paslēpes, tad spēlēt paslēpes, ja viņa, izlacēs stūra un tā kā mēģina tevi nobiedēt, tad tu piespēlē viņai, ka tu esi nobijusies un saklausi, kā viņa smējās, kā viņa izbauda to mirkli kopā ar tevi. Un izbauda kopā šo jūsu kopīgo piedzīvojumu. Varbūt jūs gribat spēlēt ar lellēm. Vienalga, kas tev ienāk prātā, visu jūs drīkstat darīt. Un katru reizi, kad tu uzlūko šo mazo meitenīti, sajūti to siltumiņu sirds rajonā, savās krūtīs. Viņa ir maziņa, un tu esi liela, bet jūs spēlēties kopā. Un skaties uz šo mazo meitenīti, kurā vai nu ir tava mamma vai kāda cita mamma, vai varbūt viņa būs mamma, kad viņa izaugs. Un pie sevis domās saki viņai tādus vārdus: es nesatraucos un es nedusmojos. Tas viss ir tavs, tas nav mans. Un pasmaidi viņai. Var vēlreiz atkārtot: es nesatraucos un es nedusmojos. Tas viss ir tavs, tas nav mans. Un vēlreiz pasmaidi. Un smaids ir viena no svarīgākajām detaļām šajā vizualizācijas spēlē, jo smaids ir tas, kas fiziski ļauj ķermenim nomainīt to sajūtu no saspringuma uz relīzi, jeb atbrīvošanos. Jo ķermenis muskuļiem ir spēja saspringt, savilkties, bet ja mēs, piemēram, dusmojamies, mēs savalkamies, un pēc tam mēs taču nesakam: tagad viss, es atbrīvojos, es beidzu dusmoties, ja? Un tāpēc vizualizācija ir tas instruments, ar kuru mēs tā kā izdaram šo atbrīvošanos. Un smaids ir šis tā kā tā poga, ja? Ir vizualizācijas, kurās mēs sakam kaut kādus vārdus, ir vizualizācijas, kurās mēs tikai iztēlojamies, bet smaids ir visur, un viņš ir tā kā svarīgākais vizualizācijas elements. Un parasti, tad, kad es pataustu šo zonu pirms un pēc vizualizācijas, viņa ir totāli nomainījusies. Lūdzu, izej ārā, aiztais turtiņas. Tad, kad mēs pasmaidam, tad mēs nomainam smadzenēs šo tēlu, šajā konkrētajā gadījumā no tā, ka es esmu tur super atbildīga,
ar mani viss ir kārtībā, uz to, ka es varu būt tāda, kā es esmu, es varu būt brīva, es varu draiskoties, varu spēlēties, un es zinu, ka pasaule mani pieņems tādu, kāda es esmu. Ja jūs mēģinājāt un taustījāt šo zonu starp lāpstiņām pirms un pēc, priecāšos, ja jūs padalīsieties vai pēc tam varbūt komentāros uzrakstīsiet šīs savas sajūtas. Tā, vispār šī vizualizācija, viņu var ļoti, ļoti tā kā ātri iziet viņai cauri, bet tad, kad pirmo reizi viņu dara, ir svarīgi visas tos tēlus tā kā ilgāk, lai tu, tā kā izgaršot, lai es dziļāk viņā ieeju. Parasti tās vizualizācijas ir 2, 3, līdz 5 minūtēm. Un pēc tam jau, ja es jūtu, man tur atkal viss savākās, es jau vienkārši iztēlojos tur forši tādu čiepiņu, jautrīti, tur mazulīti, kaut kādas eju kopā ar viņu tur paspēlējos, pasaku, es nesatraucos, nedusmājos, tas viss ir tavs, tas nav mans, pasmaidu, atlaižu un atbrīvojos. Labi, un es gribu iedot jums vēl kādu, lūdzu uzrakstiet, ko jūs gribat, kurai zonai jūs gribat par dusmām, kā atlaist dusmas, vai jūs gribat, kam sāp pleci, šī zona visa. To, ko jūs uzrakstīsiet, to mēs arī paņemsim. Gaidu jūsu. Protams, ka ieraksts vienmēr būs pieejams. Slētais telefons galveno nedzirdēja. Būs, jā. Ko jūs gribat? Jūs gribat dusmām, kas ir šeit, un tas īstenībā dod arī saspringumu uz pleciem, jeb jūs gribat pleciem. Pleci, dusmas, vēl vienu pleci, 2 pret 2, 3, ok, labi, lai iet pleci, jo pleci reāli visiem saspringst. Ok, tā, ejam uz pleciem, taistat acis ciet, pataustam riktīgi, paņemsim kaut kad arī dusmas, pataustat zonu, atrodam, kur mums tur ir. Es mēģināšu aizvērt acis, varbūt taisīt kopā ar jums. Vispār, tad, kad regulāri viņas daru, viņu var darīt pat braucot mašīnā, kas ir kaut kāds vienkāršāks, tikai nevajag, protams, aizpeldēt savās domās kaut kur ļoti tālu, vai ejot pa ielu, protams, pavisam mierīgi. Tā. Un kas tad notiek plecos? Plecos notiek ļoti tāda forša lieta. Tur dzīvo mūsu atbildība. Ja? Es esmu ļoti atbildīgs, ļoti svarīgs cilvēks, kuram ir ļoti jātur daudz kas uz saviem pleciem, un ja ne es, tad kurš cits to izdarīs? Ja? Tur tāds krievis tāds teiciens, jažmaķ, ja? Es taču esmu māte, ja? Man tas viss ir, man taču ir jātaisa ēst, man taču par visu ir jārūpējas. Nifiga nav jārūpējas par visu. Labi, īsumā plecos dzīvo programma, ko cilvēks pats sev ir uzlicis īpaši, ja tā ir sieviete cilvēks mūza pēc psihotipa, tad ļoti, ļoti daudz sievietes sev tur ir uzlikusi. Un tagad būs ļoti forši, taisam actiņas ciet, apsēžties ļoti ērti vai apguļaties un iztēlojies vai atceries, bet tādu reālu, skaistu dabas vietu, kur tu esi kādreiz bijusi, kur tu jūties labi. Ja mums gadījumā beigsies laiks, un es nepaspējuši pabeigt, tad es uzrakstīšu pēc tam. Un iztēlojuši šo savu vietu, kur ir plašums un miers. Vienam varbūt tā ir jūra, vienam kalni, citam mešs. Bet tad, ja tas ir mešs, tad, lai tu vari redzēt, tad tu esi kaut kādā klajumiņā. Un, lai tev labāk varētu iejusties, sākumā tev ir vajadzīgs pēc iespējas detalizētāk šo vietu iztēloties. Tā, ka tur visas smaržas sasmaržo pēc kā tur smaržo, vai ja tas ir pie mežā, tad sūnas, pie jūras, tad, ūdens, vēju, tur sadzird viss troksnīšus, viss, kas tur ir, putniņi, kukainīši.
Jo labāk tu iztēlosies, jo vieglāk tev būs iejusties šajā vietā. Apskati visu, kā tur viss izskatās, kādas tur ir krāsas visapkārt. Un apskaties, pacel acis uz debesīm, ir vasaras diena, spīd skaista saulīt, nav neviena mākonīša līdz pašam apvērsnim, zilas debesis. Izjūti sevi šajā skaistajā vietā. Piepildi sevi ar to mieru, rāmumu. Esi tikai tu un šī dabas vieta. Rāmums, dzīvības, prieks. Tāds spēcīgs miers, atbalstošs miers. Un tad paskaties lejup uz savām rokām un redzi, ka katrā tavā rokā ir milzīgs saišķis ar baloniem. Tie visi ir cilvēki, kuriem ir grūti šo iztēloties, jo baloni ir ļoti kaitīgi dabā, un tad iztēlojas, ka šie ir eko, super, duper sadalošie baloni no kaut kādas, tur nezinu, ananāsu mīzes, kas sadalās dabā un nepaliek ne miņas. Bet milzīgs tāds buķete katrā rokā ar daudz baloniem. Tad tur atstīms ciet un vienkārši klausies manos vārdos, turpini klausīties manos vārdos un skaties, tu drīkst savus balonus izpušķot tādās krāsās, kādās vien vēlies. Varbūt tev ir vienkrāsaini, varbūt tev ir visās varavīkstas krāsās, varbūt tev ir zeltīti, sudraboti, bet viņu ir daudz. Ar tādiem baltiem striķīšiem, daudz balonu. Un tu viņus turi, un tu jūti rokās, plaukstās, jūti to smagumu. Un dzirdi to troksnīti, kas ir, kad tā kā strīķējās, ka tie baloniņi viens gar otru strīķējās, un tūlīt viņi jau sāks lidot. Viņi tā kā saka, laidi mani vaļā. Un tu vienkārši lēnītēm sāc taisīt vaļā savus dūrītes, laist vaļā un jūti un skaties, kā tie baloniņi viens pēc otra ceļās augšā. Viens, otrs, trešais, pamazām. Un ceļās arvien augstāk un augstāk. Un visas debesis sāk piepildīties ar šiem baloniem un pārvēršas par tādu ziedu pļavu ar visām tām krāsām, kuras tu esi iztēlojusies, kas tev ir rokās. Un debesis sāk pārvērsties par tādu baloni, sāk pārvērsties par tādu salūtu. Un tu jūti, kā ar katru balonu aiziet kaut kāda daļiņa smaguma, kaut kas liekas, kaut kas beidzies, nevajadzīgs, kas ir nokāpojis, tas aizlido kopā ar šiem baloniem. Tā kā daļiņa tevis arī paceļās viņiem līdzi. Un uzsmaidi šai skaistajai glaznai, šai bildei, ko tu esi radījusi. Tāds kā brīnums debesīs. Ja kāds ir redzējis Kapadokijā, Turcijā šos gaisa balonus, tad viegli var iztēloties kaut ko līdzīgu. Un viņi ceļās arvien augstāk un paliek jau tikai tādi kā maziņi punktiņi, arvien mazāk un mazāk. Un tas ir tik skaisti, tā kā liekas arī daļiņa tevis lido kopā ar viņiem, tu esi piepildījusi vasaras skaistās debesis ar kustību, ar krāsām. Un uzsmaidi vēlreiz šiem savai glaznai, savam priekam, kas tev ir noticis, un ievelc dziļu elpu. Un izelpo. Un tas, kas tev šobrīd ir nepieciešams, pataustīt, kas izmainījās plecos, vai pleci kļuva mīkstāki, vai viņi kļuva vieglāki, varbūt pazuda kaut kādas sāpīgums. Visiem, kas izpild šo vizualizāciju, ir izmaiņas.
Tāpēc, ja gadījumā ir tā, ka tev šķiet, jā, ka tā kā ir kļūst vieglāk, bet vēl ir smagums, vēl kaut kur kaut kāds, tad, kad ļoti ir bijis ilgs saspringums un cilvēks visu laiku šitā te ir turējies, tad jau tur ir, audos ir iekaisums, tad ir nepieciešams vēl padziļināts metodas, bet tas, kad notiek kaut kāds pat no šī kaut kāda relīze, tas notiek uzreiz. Tas, ko vēl var darīt, aizvērt vēlreiz acis, paskatīties, vai nav vēl kāds baloniņš palicis, reku tur ir, palaižu vēl, reku varbūt viens aizķēries rokās, vēl ir, vai tur nezinu, pie kāda koka kāds aizķēries baloniņš. Un tātad katru reizi, kad pirmkārt mainīt šo savu to saucamo atbildības principu, ka es par visu atbildu un šo te smagumu, un katru reizi, kad es jūtu, ka man ir šis te saspringums, es laižu vaļā balonus. Tie, kam nepatīk baloni, var laist vaļā, nezinu, jāņtārpiņus, šīs spīdva bolītes, ja? Kaut kādu ņemt lielu stikla trauku, taisīt vaļā un laist viņas un skatīties, kā viņas tur spīd un mirdz. Nu, lūk. Tātad tie ir tādi divi instrumenti. Šis te instruments konkrēti ir par stresu, jā, tāpēc, kad loģiski es esmu atbildīga, tāpēc, ka man ir stress par kaut ko, un tas iepriekšējais gan par stresu, gan par bailēm, arī par dusmām, un arī mazliet par aizvainojumu. Nu tā, mīļās, kaut kā ļoti ilgi mums tomēr pagāja, gribēju tādu īsāku uztaisīt laiviņu. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mani šodien. Man ir dažas brīvas vietas oktobrī, ja jūs vēlaties atnākt tikties uz konsultāciju, uz vizīti, rakstiet. Un rakstiet, kas jums vēl interesē, par ko gribās vēl parunāt, par kādām varbūt emocijām vai sāpīgām ķermeņa zonām. Un tad jau nākamreiz mēs varētu parunāties par dusmām, kaut gan par dusmām jau mums vienreiz bija viens laivs, bet, varam vēlreiz atkārtot arī kaut ko par dusmām. Labi, paldies jums. Tā.